atver mājaslapu Atlants LV. Reģistrējies. Tas ir super vienkārši un ātri izdarāms. Tavi darbi būs šeit, un tu saņemsi naudu par katru tavu darbu lejupielādes reizi visu mūžu garumā. Pievieno darbus Atlants LV un pelni ar saviem darbiem naudu visu mūžu neko nedarot. Tātad vienmēr sakot šajā ļoti šausmīgajā dienā, vismaz priekš manis viņa ir, man liekas, viena no sliktākajiem šī gada dienā. Es izdomāju vienkārši, kas varētu filmēt video, jo es kādu laiku atkal neesmu jums, varbūt, jā. Ja es kādu laiku neesmu neko ar drēvēm rādījusi, tāpēc šis ir Shein un Rombes hauls. Vienmēr sakot, tātad es gribēju pasūtīt kaut ko vasarīgāku, kaut ko, kas varbūt tagad ir tāds kaut kādā veidā daudz kur redzams, un kaut ko tam līdzīgu, tāpēc es pasūtīju šādas te bikses, kas ir ar augsto jostsvietu un ar diezgan lieliem caurumiem. Jo visiem ir, gan arī katram skapī ir šādas te, es domāju, kad ir vai nu ar maziem, vai nu ar kaut kādiem caurumiem bikses, un man bija ļoti maziem, un es gribēju pasūtīt šādas bikses, kurām es, ziniet, vēl apakšā var vilkt šīs tīkliņa zeķibikses, kas tagad ir ļoti populāri un ļoti daudz, kur redzams šāda te veida apģērbs, kurā ir tīkliņa zeķibikses, un pa virsu ir ļoti saglās bikses. Un es pasūtīju šīs bikses veiklā Shein, un jā, man viņas ļoti patīk, es viņas esmu vilkuši jau diezgan daudz reizes salīdzinājumā. Un vienīgā problēma, kas ir biksēm, kuras tu pasūti šajās veselās, ļoti bieži saplās bikses, kuras tu pasūti šajās mājaslapās, internetu veikalos, viņas saplīst. Tādā ziņā, ka, ja tu izdarīsi kaut kādu straujāku kustību, tad ir ļoti liela iespēja, ka viņas vienkārši ieplīsīs, jebkurā vietā, piesim, jo viņas ir ļoti trausas, viņas var ieplīst šeit uz augšu vai šeit uz leju, kā tas man arī notika, bet tas nekāds es varēju uzlabot savas šūšanas prasmes. Jo es kāpu pa kāpnēm un, un tā vienkārši viņas ieplīsa. Bet es neesmu pārsteigta, jo šīs nav pirmās bikses, kurām man tā ir. Tā ir vienīgā problēma. Un es viņas vilkus arī tīkliņa zeķu biksēm un ir ritinājis. Tad vēl es no Shein izdomāju pasūtīt, domāju, ka jūs visi būsiet redzējuši, varbūt ne visur, bet ir redzēts tātad krekliņš, šāds te. Krekliņš, kurš ir tāds kā, vienkārši caurspīdīgs ar šādiem te caurumiem, maziņiem. Un viņš, protams, ir domāts kā pa virsu kaut kam citam, jo būtu diezgan interesanti uzvilkt. Nē, lai gan var mēģināt viņu vilkt arī tāpatās, bet, domāts viņš ir ar kaut ko apakšā. Tas ir diezgan īsts, tā kā kroptupiņš, un ir diezgan ok, bet es sapratu, kad man nemaz kad es uzmērīju un piemērīju un sapratu, kad, viņam viss ir kārtība, bet vai man patīk, es neesmu pārliecināta. Bet tā viņš ir diezgan ok, un ja kādam vēlam pēc kaut kā tāda, es ļoti iesaku, jo man liekas, viņš bija diezgan lēts. Un tad pēdējā lieta no Shein. Es gribēju pamēģināt pasūtīt šortiņus, jo tuvojas vasara un ārā ir diezgan silts. Izņemot šodien, jo šodien ārā līst un es atnācu mājās un man nācās šāvēt matus. Bet, tā pārsvarā ir ok laiks. Tad es pasūtīju diezgan interesanti šorts. Tātad viņi ir melni, bet šeit apakšā redziet ir tāds trīs stūrīši, bet aizmugurē viņi ir kā šorti. Super. Es nezinu, apskaties, varbūt šeit uzlikšu bildi, varbūt ne. Apskatieties varbūt linkā apakšā, jo, it kā ir ok, bet, manuprāt, ļoti nedaudz dīvaini ir tie trīs stūri. Un nākamās lietas ir no internetu Rombe, un es jums pateikšu vienu. Es ļoti daudz, kur esmu redzējis, un man arī draudzenei bija, un tāpēc es domāju, ka es varētu pamēģināt un pasūtīt sev šādas te brilles ar šiem caurspīdīgiem stikliem. Tātad, es domāju, ka jūs arī varbūt kaut kam būsiet redzējuši šīs. Tātad, jā, vienkārši brilles ar caurspīdīgiem stikliem nav domātas kā īstas brilles. Manuprāt, nē. Manuprāt, man nepiestāv. Es nezinu, kaut kas, varbūt viņas vienkārši pa lielu, viņas ir ļoti lielas, diezgan lielas, bet vai es nezinu, vai man patīk.
Tāpēc, bet tā viņas ir diezgan ok, kā jums patīk un jūs gribat pamēģināt, tad es domāju, ka būtu ok, bet vai man piestāv, es arī neesmu pārliecināta par to, tā kā, bet šitais arī ir viens no tiem tādiem kā tagad esošajiem trendiem, nezinu. Man kaut kad pirms kādu laiku bija tā bomberjaka, man bija tāda viena melna bomberjaka, kuru es kaut kur pazaudēju, kas nav liels pārsteigums, bet man vajadzēja jaunu bomberjaku, tāpēc es izdomāju pasūtīt šādas, manuprāt, ļoti skaistas krāsas, krēmīgas tādas, es nezinu, bomberjaku. Tā kā man ļoti patīk, kā viņa izstāsta, un viņa ir diezgan ērta, un jā. Un pat pēdējā lieta no Rombas. Lieta, kas manā skapī nekād nevar būt par daudz. Un tie ir crop topi, jo man ļoti patīk crop topi. Tātad šis ir vienkārši pelēcīgi, tāds kā, nu jā, tas tā kā pelēks crop tops, bez pleciem. Caurums pie pleciem. Un viņš ir kā diezgan tādu plati izgriezumu. Man liekas ļoti forši vasarai. Un viņš ir ļoti mīksta audumu, tā kā materiāli. Man ļoti patīk. Tā kā jā, tas bija arī viss, ko es jums vēlos parādīt. Spied like un subscribe. Ja tu tā gribi. Lai jums jaukas brīvdienas. Ok, labi, viss, es beigšu mūdēt. Tā.